Nedēļa Lombokā ir paskrējusi nemanot. Labi. Vakar vēl vakarā sarunājam transferu uz Banksalu ostu, no kurienes tad arī celsimies pāri uz nākamo salu. Šajā transferā ir iekļauts arī jūras ceļš. Mums ir jātiek uz Gilijairu. Good morning. Good morning. Gili Travangan? No, Gilijairu. Where are you from, boss? Gilijairu, ja? Thank you. Tā būs. Tev tas šobrīd uztrauc? Galvenais, ka darbība. Cāļu kakām izbraukt. Dažādi veidi te parti ir, vai ne? Easy. Protams, ka easy. Nu labi, ja tur bājas izlaiž. Es kāpēc tu saulē apsēdies, tu negribēji? Jā. Beidzot nelīdzsies. Es gan ēna. Laika apstākļi šodien ir lieliski. Tamdēļ domājams, ka brauciens neaizņems ilgāk par pāris stundām. Ilgi nav jāgaida, un mūsu niecīgā bagāža jau atkal tiek nogādāta uz kuģi. Jā. Kādā veidā tiek pārvadāti ne tikai pasažieri, bet arī viss nepieciešamais, lai varētu dzīvot uz saules. Saula nav liela, patstāvīgi tajā dzīvo nedaudz vairāk kā 1000 iedzīvotāji. Ja labi grib, kādā stundā pusotrā to var izstaigāt ar kājām. Starp salām, protams, kursē arī daudz lepnāks ūdens transports. Mēs izvēlējāmies lētāko un vienkāršāko. Salīdzinoši līdzīgā attālumā, netālu no Lomboksalas, atrodas 3 salas – Gilijairu, Gili Meno un Gili Travangan. Gilijairu ir ideāls kompromiss. Klusa, tomēr pietiekami rosīga sala. Ir ļoti daudz restorānu un dažādu bāru. Tā ir lieliska tropa atpūtas vieta. Šajā salā nepastāv transporta līdzekļi ar iekšdedzes dzinējiem. Pārvietošanās galvenokārt notiek ar kājām. Ir pieejami elektroskūteri, ritenis vai zirga pajūgs. Gadījumā ziepes arī norādīt, kur ir jāzietējās. Mūsu koferi nav smagi, tamdēļ uz nākamo viesnīcu varam aizsoļot ar kājām. Patiesībā jau sen, ceļojot pa Āziju, esam pielāgojušies tā, ka mēs varam iztikt ar mazajiem lidmašīnas salonā līdzņemamajiem koferiem. Gilijairu ir Lombokai tuvākā sala. Tā ir pazīstama ar savu mierīgu atmosfēru, neskartajām pludmalēm, kristāli dzidru ūdeni, ļoti labas snorkelēšanas un niršanas iespējas. Turklāt, lai nirtu un snorkelētu, nav nepieciešama laiva. Labākais laiks apmeklējumam, gluži kā Lomboka, ir sausajā sezonā, no jūnija līdz septembrim. Šajā laikā snorkelēšanai un niršanai ir vislabākā redzamība. Ko tu tur lieli? Garšo, dzēriens garšo labāk nekā alus. Mēs šeit esam lietu sezonā, bet šodien laiks mūs lutina. Tamdēļ nekavējoties ņemām viesnīcas snorkelēšanas aprīkojumu un ātri vien jau esam zem ūdens. Redzēto zem ūdens nav iespējams ne atstāstīt, ne arī uzfilmēt. Nu, gatava, ja? Pa pusē dūlā, ja? Vēl viena haizivs uz zobiem.
Absolūti neatkarīgi no tā, vai tu esi pludmales entuziasts, piedzīvojumu meklētājs, vai vienkārši kāds, kurš vēlas atslēgties no ikdienas steigas un burzmas, Gileair piedāvā nebeidzamu šarmu un daudzveidīgu pieredzi, kas viss ietverts perfekti gleznainā saules vidē. Arī šajā salā viss ir draudzīgi, dzīvnieki tai skaitā. Vakarpusē, gandrīz kā jau ierasts, uznāk arī lietus. Viss kaut ko vēl būtu uztaisījis. 6 porcijas. Kaut ko 10. Izlēmjam, ka dosimies vakariņās, kuras paši pagatavosim. Kuram gan nepatīk garšīgi paēst. Ēdienas mēdz savest kopā cilvēks no visas pasaules, un Indonēzija nav izņēmums. Šovakar virtuvē darbosimies mēs, 2 vietējie puiši un pāris no Anglijas. Kā pirmo ēdienu pagatavojam kelaponu. Tās ir saldas, lipīgas rīsu miltu bumbiņas, pildītas ar palmu cukuru, kas ir pārklāts ar kokosriekstu skaidiņām. Šeit uzsvars, protams, ir uz Indonēzijas virtuvi, izmantojot svaigus un sezonālos produktus. Man pašam patīkams pārsteigums bija šī zemes riekstu mērķis. When you have time, slice. Gado ir cepts tofu siers. Gado ir tāda kā Indonēzijas salāti, kas sastāv no blanšētiem dārzeņiem, tofu un tempeh kopā ar zemes riekstu mērķi. Gluži kā citur Āzijā, arī šeit ir iejaukušās dažādi citu valstu virtuves. Vairākos ēdienos var sajust garšas no Taizemes, Kambodžas un arī Ķīnas. Un tas jau nav nekāds brīnums, jo garšvielas ir ļoti līdzīgas, kā piemēram citronzāle, galangals, ingvers, kurkuma, šalotas sīpola un arī laimes. Un, protams, kokosriekstu piens. Un te jau top ceptas nūdeles. Jeb mī goreng, šis ir Indonēzijas valsts pamatēdiens. Lokpannā ceptas nūdeles ar dārzeņiem un lipīgi sāļu saldskābo mērķis. Gatavošanas laikā mēs no savas puses galvenajam pavāram pamācam arī latviešu valodu. Labi. Vajag jau to man saimniecīt, ko? Nūdeles jau mēs zinām, ne? Vakar gaitā pavisam ir paredzēts 6 ēdieni. Bet jau tas Gatavojam vēl yellow chicken curry un chicken kalivangu. Zeltenais chicken curry ir garš bumba, ko pagatavo sajaucot visu šīs sastāvdaļas. Un karsē līdz brīdim, līdz masa paliek bieza un krēmīga.
te jau chicken talivang, kas ir viens no Lombokas slavenākajiem ēdieniem. Coconut Kā cream. viņi paši saka, tas ir vistas spēriens mutē. Soy sauce. Get a video. Nice. Kopējais lovely. gatavošanas laiks mums ir aizņēmis vairāk kā 3 stundas. Un labi vien ir, ka ēdām katru ēdienu uzreiz pēc pagatavošanas. Ja tas viss būtu jāpēd uzreiz, liekas, ka nebūtu īsti reāli. Visa šī pieredze 3 stundu garumā mums izmaksāja nepilnus 50 eiro. Manuprāt, ļoti demokrātiski cena. Krēmīga, ne? Gilijā ēda viss ir līmenī. Diemžēl arī šeit laiks nestāv uz vietas. Pavisam drīz vēls vakars jau ir klāt. Līdz ar tums ir atnācis arī smalks lietutiņš. Šajā karstumā tas vairāk palīdz nekā traucē, jo vēl vairāk tumsā. Sauli paspējām izstaigāt vēl pirms cooking klases. Un labi vien ir, jo ar tik pilniem vēderiem diez vai to gribētos.